Bariņu priekšā. LPS un karogas ir Dievs slēpē. Šeit tas pikets viņš ir kaut kas. Šeit? Jā. Zāles, redzēt mikrofonu? Ej, mēlu, to. Satās pikets bija saēmas. Kāpēc armijā? Pats roka. Vai jūs neiet armijā? Kāpēc? Liela daļā noteikti varētu iet uz to pusīt, bet tur ir nāk deputāti. Labrīt, kas mums pateikt varētu viņiem. Tā noteikti paliek šeit. Kas, kur paliek, es domāju, bet kādus plakātus šeit varētu pat atstāt un tā tālāk, bet liela daļa varētu uz to pusīt. Jau laikus paldies, es saku, vakara ziņolu visu radiostaciju vārdā, kas ir atnākuši šo mītiņu. Nē, pīši. Sveiciens svētkos! Sveiciens. Jā, un es esmu gatavs otrais iet, ka iegūt bakalauru otrais nodienu. Tas, ka tur nav kārtība, tas, ka tur ir kaut kas jādara, tā ir cita lieta, bet jums jādara. Jā. Galvenais, ka tagad Krieviņiem visiem būs iespēja pat baigiem šeit. Nekad būs. Nekad būs. Šitā man šokolādes pulses. Man programma. Nē, vajag zināt niansēt, vai runāt. Tiešām jāzina niansēt tavā runā. Citā var Ļoti labi. Mēģinies atrast, kāpēc jums ar atrast? Saulēcīgi skatīties. Uz vakara ziņu un radiostaciju Rīgā to piketu. Es domāju, noteikti atnāks vēl kādi daudz cilvēki, jo es domāju, tas uztrauc visus. Vai šeit ir tādi, kam jāiet obligātajā karadienestā? Nedzirdu. Nu, nemaz nav dzirdams. Nu, ir kāds un nav? Nu, es domāju, to mēs varēsim deputātiem pateikt.
Šeit komisijā strādāju. Piecuma jūsu jautājumu. Kādas problēmas? Rīkungs, jūs atbalstat profesionālu armiju Latvijā? Grīga kungs. Es jums pasakšu vienu lainu un vienu praktisku zemnieku padomu. Tad, kad vajadzēja vēlēt, tad jūs bijāt pasīvi. Tagad jūs saņemat to, ko jūs dabujāt. Ja jūs būtu vēlējuši par tēzumu un brīvību, jūs šodien nedzīvētu. Vienīgais praktiskais padoms. Ejiet pie prezidenta un sakiet, lai atlaiž sastāvu Saimu. Viss. Sapratāt, jā? Pareizi! Sapratāt. Piekrītāt man, jā? Pilnībā. Mēs esam 14. Jā. Kā lūdzu? Latvijas nākotne jūs interesē vai nē? Dabiski. Kāds savādāk? Man tāds pats dēls ir mājās, kā tu. Jā, bet viņš ir pēliet dabūjis. Nav pēliet dabūjis. Nē. Vai jūs gribat, ka viņi Bet kāpēc jūs tagad esat tik aktīvi? Kāpēc jūs nebijat vēlēšanās aktīvi? Es atvainojos. Nē, studentu procents ļoti maz vēlēt. Nestāstiet man tekstu. Jums statistika dēlu, cik deputātiem nav dēlu, cik ir tā saucamie brāļi dēli? Mēs domājam, ka jūs man ziniet un man nostāja ziniet šajā jautājumā. Es esmu par profesionālu 4 bataljonu armiju pārējais zemesargu. Piekrītat tam, jā? Bet mēs esam tikai 14 tēlcams deputāti. Bet ir 100 deputāti, jūs sapratāt? Un nākošajās vēlēšanās tā vēlēt, ja es teicu, ejiet pie prezidenta, sakiet, atlaist šo Saimu. Uzšķiet vēdēt, man nav problēma. Kur ir jums problēma? Lai viņi var risināt, vēl jau tas likums ir tikai... Bet mums negribās, lai mums uzķērš. Nu, paldies Dievam, un tieši tāpēc jāiet. Vai uzšķērš? Jā. Nē. Visiem nevar uzšķērst, jā? Vai neuzšķērst? Nu, bet jums jau jāiet un jau, vai tad nevar aiziet tajā armiju un izmaņas. Nevar redz. Mēs gribam normāli veikt studijas. Bet normāli tur pa vispār par to nevar būt runa, jo likumā, pat projektā, tas nemaz nav likums, projekts tas jānodod komisijām. Ir pilnīgi skaidri un gaiši pateikts, ka students neies. Ir jautājumi, vai nav izvēlēt, vai tas jābūt kaut kādai... Jūs man darbu nodrošinās pēc tam, kad es būtu beidzis? Nu, kas var to man nodrošināt pēc tam, kad es 40,000 svītras man pārdalus pār? Nu, jums ir 40,000 balss, jūs man nosvītrosiet, es aizstāvu pilsoņu pienākumu pret valdu. Es esmu man nodrošināt darbu, mans 4 bērns nodrošināt kārtības, pats nodrošināt. Es zinu, ka jūs ir daudz almanēpāji. Viņš nav par profesionālu armiju, viņš grib, lai ir obligātais kārdienas saglabājās. Domāju, mēs viņam varētu pateikt. Profesionālu armiju. Militāri. Veiškalns valsts. Jā! Militāri. Jā! Ka Ļeņina idejas dzīvā un uzvar, ne? Jā, nav jau tas mēnesis, ka visi joko. Tieši tā. Iedod man mikrofonu. Ja man 30 gadus atpakaļ būtu iespēja piketēt, pirms man bija jādodas armijā, es arī piketētu. Kas nekritīsies, viss izlīdzsvaros. Nē. Kāpēc gribētu jums nepiekrist? Veiškalns neiet uz savu. Par reliģiju, ideoloģiju, bet ir tam nelielā atšķirība. Ir tā atšķirība. Un es zinu, ka jūs viņu... Es domāju, Veiškalna kunga gribas skaņas pastiprinājumu. Es pat īstenībā nezinu, ko pateikt, bet ja man iedod skaņas pastiprinājumu, tad es gribu pateikt, ka es neesmu militārists, jūs neesiet militārists, bet mums ir jābūt patriotiem velns par ausu, un mēs viņi būsim. Ekonomikas celsies līdz ar to. Jo patreizējais likumprojekts nevienā punktā nesaka jāiesauc studentu velns par ausu. Nav nevienā punktā.
iebraukšanu, dodot viņiem iespēju 3 gadu laikā izvēlēties. Saim ir pareiķinājis, cik nodokļu maksātājs ir zaudējis. Es domāju, ka viņi netiks iesaukt, es domāju, ka viņi aizies paši šajā armijā. Jo viņi jutīs vecumu un pienākumu to Es aicinu nevienu jauniešu nākamajās vēlēšanās nebalsot par Leiškalnu. Vieni čučnek, otri. Kādu čučnek? Tas ir smadzies. Ilgs skotāji armijā nav kārtības. Ja jūs visi esiet tad kādas var būt ārpus reglamenta attiecības? Šo terminu saprotiet, vispārīgi lūdzu nelietojiet. Ir Atšķirība ir audzināšanās. Jūs esat strādājis ar skolā, aizgājuši skolā. Kāds skolā? Es esmu klases audzinātājs, diemžēl. Es zinu, kāda ir jaunieši, kāda ir prasības. Es gribu uzdot šodien jautājumu ne tikai jums, bet arī visiem tiem valdības cilvēkiem, kas mūs dzird, kur uzskata, ka viens utains, nepaēdis, vienā formā 2 gadus tērpies karavīrs ir spiests izjust lepnumu un patriotismu pret šo zemi. Ja valdība viņu uztver vairāk kā bezmaksas cietumsargu un nevis kā savus valsts aizstāvu un karavīru. Es uzskatu, ka 1000 profesionālu karavīru savus valsts aizsardzībai var dot vairāk nekā 10 000 studentu un neapmācītu karavīru, kuri savas dienas laikā var izšaut katrs par 8 patronām. Profesionāla armija, tas ir tas mērķis, kas valdībai ir jāsasniedz jau tuvākajos gados, un es uzskatu, ka jau šobrīd tās deficīta vietas robeža apsardzē un cietuma apsardzē ir jāaizstāj ar brīvprātīgajiem. Aizsardzības ministrs uzskata, ka pa 150 latu lielu algu neviens šodien nevēlās iet sargāt robežu. Tad es gribu, lai viņš ieliek darba sludinājumu avīzē, un pēc tam paskatīsimies, kad cilvēks stāvēs rindās un ģips nost, jau nevarēs viņus izstāvēt.